Augstu godātais valsts prezidenta kungs, ļoti cienījamā Saeimas priekšsēdētājas kundze, godātie Latvijas esošie un bijušie deputāti, viesi no Lietuvas, Igaunijas, Ukrainas, ministri, ekscelences, godājamie klātesošie. Mēs brīvību izpaužam drosmēs sapņot un spējā rīkoties kopā. Pirms 35 gadiem, 4. maijā, mūsu tauta spēra izšķirošu soli, ticot Latvijai un nākotnē neatkarīgā un brīvā valstī. Mūsu priekšgājēji, no kuriem liela daļa ir arī šodien kopā ar mums, balsoja, apzinoties riskus un rīkojās, balstoties tautas gribā. Viņu lēmums atjaunoja Latviju un mainīja arī Eiropas vēstures gaitu. Bet neatkarīga Latvija nav tikai ieraksts vēstures grāmatās. Tā ir atbildība, ko nesam ikdienu. Tā dzīvo šodienas izvēlēs. Katrs mūsu lēmums, personisks vai publisks, veido Latviju. Tā ir mūsu spēja pieņemt lēmumus, kas nevienmēr ir vienkārši, bet ir svarīgi ilgtermiņā. Nevis sēdēt malā, bet rīkoties un kopā panākt, ka veidojam labklājīgāku, konkurētspējīgāku un drošāku valsti. Valsti, par kuru mūsu bērni varēs izteikt atzinību. Pasaule strauji mainās, un arī mēs kā sabiedrība attīstāmies. Svarīgi būt atvērtiem jaunajam, vienlaikus neaizmirst to, kas mums ir dārgs – mūsu valoda, mūsu kultūra un vērtības. Mūsu identitāte ir kā saknes, kas pietur mūs pie zemes laikā, kad pasaules vēji kļūst ar vien spēcīgāki. Pēdējo gadu laikā sabiedrības acīs 4. maija nozīme ir būtiski augusi. Tas nozīmē, ka valstiskums ir svarīgs ikvienam no mums. Mūsu pagātne ir nozīmīga, jo tā veido mūsu šodienu. Mācības, ko esam guvuši, palīdz mums veidot labāku rītdienu, esot noturīgākiem. Mēs esam digitāli attīstīta valsts. Spējam ātri rīkoties un pielāgoties pārmaiņām, kas citviet pasaulē prasa gadus. Tas mūsu valstī dod priekšrocību, ko mums ir svarīgi izmantot šodien. Tāpēc esmu aicinājis mazināt birokrātiju, jo tā iegūstam redzam priekšrocību mūsu uzņēmējiem un Latvijas ekonomikai daudzās jomās, tā konkurējot ar lielajām valstīm. Jo valdības uzdevums ir strādāt Latvijas un tās iedzīvotāju nākotnē. Mums ir ar ko lepoties. Latvijai ir daudz izcilu uzņēmumu ar saknēm šeit, bet ar panākumiem pasaulē. Aiz katra panākuma ir zināšanas, prasmes, ko iegūst un attīsta pat Latvijā. Arī vide, kur uzņēmēji var droši, brīvi un radoši strādāt. Latvijā rada tehnoloģijas un produktus, kam tic pasaulē. Biomedicīnā, koku apstrādē, farmācijā, arī aizsardzības nozarē. Ar profesionālu darbu un skaidru redzējumu esam spējuši piesaistīt būtisku finansējumu mūsu aizsardzības industrijai un izcelties kā viena no labākajiem Eiropā. Latvijas spējas un potenciāli apliecina arī mūsu sporta un radošās industrijas panākumi. Mēs visi nebeidzam lepoties ar animācijas filmu Straume, kas turpina plūkt starptautiskus laurus. Bet Latvijas spēks ir tās cilvēkos. Latvija būs tik stipra, cik katrs no mums. Un tā tad mēs visi kopā. Paldies katram šajā svētku dienā, kurš strādā, audzina bērnus, sargā, dara, palīdz un tic. Es lepojos būt daļa no Latvijas. Es ticu šai zemē. Es ticu, ka Latvija ir īpaša vieta, kur Baltijas jūras krastā mums ir dots dzīvot, veidot ģimenes un sargāt to, kas mums ir uzticēts. Sirsnīgi sveicu jūs Latvijas neatkarības atjaunošanas dienā. Dievs svētī Latviju!